Čau! Šodien izaicinājums numur 7. Un izaicinājums saucās izmet lieko. Šodien man bija pārbaude no valsts, no NVA. Ļoti brīnišķīgi, kad viņi bija. Tāpēc es varēju sakārtot papīrus un izmest lieko. Un tāpat tās mums katram ir kaut kādas liekas lietas, no kā mums vajag atbrīvoties. Kādam tas ir galvā, liekas lietas, ko mēs turam kaut kādas pagātnes lietas un visu laiku turamies pie viņas un mēs nevaram dzīvot šodienā un visu laiku turamies. Metam ārā pagātni, kas traucē. Kādam citam ir jāatbrīvojas no liekas informācijas, kas ir telefonā. Varbūt tās ir liekas bildes, varbūt tās ir lieki video, varbūt tas liekas sarakstes. Varbūt tā ir kāda īziņa, kas ir destruktīva, bet tu viņu taupi, jo redz, kāds tev pateic tos sliktos vārdus. Met ārā! Nav vajadzīgi tādi vārdi. Atstāj tikai to, kas tev ir vajadzīgs. Tāpatās kādam varbūt vajag atbrīvoties no liekām drēbēm. Mums stāv skapjos parasti diezgan daudz drēbes. Latvijā mēs ar to esam bagāti. Bet nav ko vilkt mugurā, vai ne? Tāpēc, ka mums ir daudz liekas drēbes, ko mēs iespējams pat 5 gadus neesam vilkuši, bet vienreiz 5 gados varbūt uzvilksim. Dod prom, met ārā, atrod, kam atdot. Ja tu atdod, tad īstenībā paliek tik vienkārši viegli uzreiz sirdī iesaku. Bet varbūt tev ir jāatbrīvojas no liekiem papīriem. Varbūt tev ir jāsakārto istaba. Varbūt tev ir jāsakārto sava soma. Atbrīvojas no liekām. Iespējams, ka tev pagrabā stāv tas un šis un tas un šis. Atbrīvojas no liekām. Varbūt, ka tev ir jāatbrīvojas no kādiem draugiem, kas tev velk lejā, nevis palīdz iet uz augšu. Atbrīvojies. Atbrīvojies no jebkā, kas tev bremzē. Jums ir brīvāks viss apkārt, jums nāk jaunas lietas vietā, kas palīdz mums kāpt uz augšu. Nestāvēsim uz vietas tikai tāpēc, ka mums ir visa kā par daudz. Atbrīvosimies no liekām. Ieraksti komentārā, no kā tu atbrīvosies. Ieraksti komentārā. Ja tu negribi atklāt, kas tas tāds ir, tad vienkārši ieliec īkšķīti vai kādu bildīti, ieliec sirsniņu. Bet varbūt tev ir jāatbrīvojas no kāda netikuma. Piemēram, vienmēr kādam aizrādīt. Varbūt, ka tev ir jāatbrīvojas no netikuma vienmēr nopirkt saldos biezpiena sieriņu. Katram tas ir kaut kas cits. Bet izaicinājums ir līdz izaicinājuma beigām vēl 8 dienas atbrīvojies. Un cerams, uz visiem laikiem. Pieņemsim to, kas mūs ceļ, pieņemsim to, kas mūs palīdz, kas mūs stiprina un kas mums liek pacelties spārnos un lidot. Lidot kā ērglim. Čau!